Labdien! Barbai tiešām rokas drebēja. Tas bieži nav redzēts. Vispār viņai dzelzs nervi ir. Man gandrīz vai arī rokas dreb, jo man no sērijas vakar dators nomira gatavojot prezentāciju un viss bija pēdējā brīdī, bet es ceru, ka šodien viss notiksies pēc plāna. Un es varbūt iesildoties par to, kāpēc mēs sākam par šo runāt, vai vispār šodien kādas tās divas galvenās tēmas, kā mēs līdz viņām nonācām. Skaidrs, ka viena no tā centrālā tēma ir tā, kam ir veltīta visa diena. Ja? E-rēķini, jo beidzot tas ir noticies, un tāpēc mēs gribējām, lai pirmkārt e-rēķinu operatori un saistītie partneri var pastāstīt paši, ko viņi dara, kā viņi atšķirās, ar ko viņi grib izcelties, jo jums visiem tā izvēle būs jāizdara. Sliktākā gadījumā pēc gada, es teiktu, ka labākajā gadījumā tuvākajos mēnešos. Un es gribēju, lai jūs jūtaties informēti par to lēmumu, ka jūs zinat, ar ko vajag parunāt, kurš jums labāk patika, kurš bija smukāks, kuram bija labāks produkts un tam līdzīgi. Un lai jūs esat pārliecināti, ka ar standarta buksu vai standarta ERP viss būs kārtībā, tur viss vienkārši strādās un tā. Jo es domāju, ka pat jau liela daļa ir sapratusi apmēram, kas vispār notiksies, kas notiksies 1. janvārī, kas notiksies 1. janvārī vēl pēc gada, bet atkārtošana, zināšana māte, to mēs arī vēl nosaksim. Un kā mēs to no savu produktu attīstības viedokļa redzam, un kādus tad risinājumus mēs katram pieejamam kanālam piedāvājam tam līdzīgi. Taču, kā jau Barba teica, mēs esam strādājuši galvas nepacēluši, un mēs vienā brīdī sapratām, ka baigi forši mēs visu kaut ko uzprogrammējam un visu kaut ko izdaram, bet baigā problēma ir tā, ka mēs par to esam aizmirsuši pateikt, klientiem. Un par visu izstāstīt nevar. Mēs gan cenšamies ar katru versiju tur sūtīt jums materiālus, bet kuram tad ir laiks to lasīt un tā. Bet vajadzēja izvēlēties kaut ko, par ko mēs šodien īpaši gribētu parunāt. Un pēdējos 2 gadus mēs esam ļoti intensīvi strādājuši pie jauna produkta, kas saucās Excellent portāls. Daļa no jums jau par viņu ir dzirdējusi, jo viņš jau ir kaut kādā mērā funkcionāls bijis jau apmēram gadu. Bet tagad mēs esam palaiduši jauno versiju un gribētos izstāstīt, kāpēc mēs to izdarījām, kur mēs pašlaik esam un kur mēs ar to virzīsimies turpmāko gadu vai 2, lai jūs zinātu, lai jūs varētu ieplānot savās IT attīstības stratēģijās, piemēram, un tam līdzīgi. Lūk, tā kā es tad pārslēgšos uz no sākuma prezentāciju. Burvīgi. Tātad, Excellent portāls. Es domāju, ka viena liela daļa no jums ir sūdzējušies par to, ka tur ir power user, kas ir ļoti priecīgi un laimīgi par to klientu, ar kuru ir jāstrādā ikdienā, jo viņš ir tiešām tādam super userim, viņš ir, manuprāt, ļoti, ļoti jaudīgs un spēcīgs darba rīks, ar viņu var visu izdarīt, var to izdarīt ātri un tam līdzīgi, bet visi nav power useri. Ja? Un šiem lietotājiem ļoti bieži mēs esam dzirdējuši jautājumu, vai nevar kaut ko tur caur pārlūku darīt, vai nevar kaut ko mazliet vienkāršāku, kaut ko saprotamāku, kaut ko lietojamāku. Un mēs par to esam daudz domājuši. Un gadu atpakaļ, plus mīnus gadu atpakaļ, mēs palaidām pirmo versiju, kas bija personāla pašapkalpošanās portāls, kas bija tāds iedīgls, lai pārbaudītu, vai klientus interesē. Mēs pārliecinājāmies, ka klientus interesē. Un tad apmēram tagad vairāk pa gadu mēs kopā ar vienu no labākajiem lietotāju pieredzes uzņēmumiem Baltijā strādājām kopīgi pie tā, lai izstrādātu tādu pilnvērtīgu stratēģiju, kā tas
Excellent portāls varētu izskatīties, tā lai viņš ir tiešām ērts un efektīvs lietošanā, bet savādākā veidā nekā tas klients, ar ko jūs esat pieraduši lietot. Un kā mēs pie tā nonācām, ir, ka, ja Barbara runāja par vienu no mūsu vērtībām, kas ir komunikācija, tad vēl viena mūsu vērtība ir elastība. Un kā jau ar vērtībām, viņas ir priekš tā, lai varētu skatīties no visām pusēm uz šo vērtību vai caur šīs vērtības prizmu. Un tāpēc par darbiniekiem runājot, elastība ir tajā, ka mums ir tur elastīgs darba laiks, mēs strādājam tur attālināt vispārējais, redziet, vecākais programmētājs laiž mašīnas stāvvietā, jaunākais nāk uz skatuves, mēs tādi esam ļoti elastīgi, visā visumā. Partneriem, mēs cenšamies nodrošināt, lai ieviešanas laikā būtu pēc iespējas daudz elastības, lai viņi var visu izdarīt, ko viņiem un viņu klientiem attiecīgi vajag. Klientiem tā galvenais fokus ir tas, lai risinājums varētu augt viņiem līdzi no 1, 2, 3 lietotāju sistēmas līdz 30, 50 un 100 lietotāju sistēmām. Un to mēs diezgan labi varam, bet lietotājiem, tad gala lietotājiem tā elastība nozīmē lietojamību un iespēju lietot šo parasti centrālo uzņēmumu sistēmu tur, tad un no turienes, kur tas ir nepieciešams. Un tur mazliet ir problēmas ar to klientu, ar tā terminoloģija, ar to programmu, programmas klientu, kuru jūs pazīstat un zinat tagad. Un tāpēc bija ļoti skaidrs, ka tā ir tā elastības daļa, pie kuras mums ir jāpiestrādā. Un tāpēc, kā jau es teicu, mēs sākām ar personāla portālu, kurš ir domāts priekš tā, ja jūs tur rēķinat algas, Books vai Standard ERP, tad visi darbinieki var slēgties klāt portālam. Tas maksā tur 1 eiro par darbinieku, kas galīgi nav dārgi. Un pretī jūs varat dabūt prombūtņu vadību, tad darbinieki var pieteikties atvaļinājumiem, redzēt, ka citi ir atvaļinājumos, menedžeri var apstiprināt vai noraidīt šos pieprasījumus, plānot laiku atbilstoši un tam līdzīgi. Dokumentu vadība, tad iesniegumi, rīkojumi tur amatiem, konkrētiem cilvēkiem, veseliem departamentiem ar apstiprinājumiem, parakstiem, ja vajag elektroniskiem un vispārējo. Maiņu plānošana, tad ražošanā, mazumtirdzniecībā, citos uzņēmumos, kur nav vienkārši tur 9 to 5, bet ir maiņas, tad maiņu plānošana, kurā attiecīgi nāk iekšā šīs te prombūtnes un vispārējais. Atbilstoši laika uzskaiti, tad laika tabels, lūk, arī Aija atnāca. Tie, kas neredzēja, Aija, otrs produktu menedžers. Viņi ir introverts, viņi dažreiz nožēloja, ka viņi ienāca tajā telpā. Lūk, laika uzskaita, tad laika tabeles, stundas, vispārējais integrācija ar Edlusu, ar Begin un citiem laika uzskaitas rīkiem, lai nebūtu tā, ka tur kaut kur tiek uzskaitīts laiks, pēc tam nabaga personāla vai grāmatvedības cilvēks drukā laika tabeles, un tad rēķina algas un tam līdzīgas dažādas lietas. Un beigās augu lapiņas, lai nebūtu jāsūt viņas pa e-pastu, jāatbild uz telefonu zvaniem un e-pastiem, cik tad man bija alga pirms gada janvārī, un tam līdzīgas muļķības. Un viss šīs lietas, mūsu cilvēki, kas strādā pie mums, cerams, ir pieauguši cilvēki, un viņi var ļoti daudz no šīm lietām var tikt paši galā. Un tāpēc arī ir personāla portāls. Tā ir tā pirmā daļa. Un tad otrā pieprasītākā daļa no klientiem bija tieši pārdošanas pārvaldība. Tad klientu attiecību pārvaldība, klientu pasūtījumu pārvaldība, rēķinu pārvaldība, restīvi tā realizācijas puse. Un tad tagad var portālā pārvaldīt savus klientus, piegādātājus, redzēt viņu klientu pasūtījumus, rēķinus, viņus veidot, labot, sūtīt, parakstīt, apstiprināt, noraidīt un darīt visu pārējo, kas normālā veidā ar šiem ierakstiem ir nepieciešams, proti
tie lietotāji, kuriem neko citu dzīvē nevajag, vai varbūt tās, tad vairāk scenāriju, ja, ir uzņēmumi, kuri, teiksim, pārdevēji, kuriem visu, ko vajag, ir aizbraukt, ievadīt jaunu klientu, izveidot klientu pasūtījumu un rēķinu nosūtīt, ja, viņiem iespējams vispārībā neko citu nevajag. Vai arī tādi kā es, ja, kas vienmēr kaut kur skrien apkārt un man vajag tur paskatīties, kāds tam klientam bija rēķins pirms gada vai pirms mēneša vai kas viņam ir pasūtīts vai vēl kaut kā. Un tad šis viss ir tagad iespējams caur pārlūku no jebkuras ierīces, jebkurā vietā un tā tālāk. Varbūt te jāpiemina, kā tā tehnoloģija strādā. To es pieminēšu nākamajā laikam slaidā. Ka mēs ļoti apzināti esam izvēlējušies tehnoloģijas, negarlaikoši jūs kādu un kā, bet pa lielam tā ir tas plāns, ka ir apmēram pēc gada pusotra plus mīnus, kad mēs būsim tikuši galā ar pārējo, ko es līdz stāstīšu, kas mums ir ieplānots, mēs ķersimies klāt pie tā saucamo native mobilo aplikāciju izveidas, mūsu tehnoloģija izvēlētā to ļauj darīt, bet tam visam jābūt ir noslīpētam un skaistam, pirms mēs viņu laižam gaisā. Tāpēc pašlaik tā ir šīs pārlūka klients spēja pielāgoties ekrāna izmēram, ja, attiecīgi uz mobilajām ierīcēm strādā tas, ko jūs sagaidīt, ka tur strādā, ja, ka jūs varat uzklišņāt uz telefonu un sākt zvanu vai uzklišņāt uz e-pastu un rakstīt e-pastu, ja, un tad no tabletēm ievadīt klienta pasūtījumus un tādas tam līdzīgas lietas darīt. Tad tā svarīgākā mobilitātes vajadzība ir atrisināta, bet mēs noteikti pievienosim arī Android un iOS aplikācijas vai lietotnes, lai tas būtu vēl labāk, jo tur vēl papildus lietas dažādas var dabūt, ja, kā piemēram tur integrācija ar pašu ierīci labāku un tam līdzīgas lietas. Un kas tad mums turpinājumā, ja? Mēs turpināsim ļoti aktīvi strādāt. Cerams, ka ar lielāku mērķtiecību kā dzīvnieks šis, bet tā mērķtiecība tad mūsējā ir, kas mums nākamie ir plānot, un mēs to visu izstrādājam spējā veidā, ja? Tad jaunie izlaidumi nāks vienkārši tad, kad viņi tikko būs gatavi. Tad pavisam drīz būs uzdevuma pārvaldība un Kanban un darbplūsmu atbalsts, respektīvi, lai jūs varat uzdevumus ne tikai izmantot tur apstiprināšanai un Jāni izdara šito, Pēteri izdara to un tādām lietām, bet lai jūs varētu pārvaldīt veselas plūsmas, ja tur pārdošanas darbplūsmu vai servisa darbplūsmu vai ražošanas darbplūsmu, dažādas darbplūsmas, lai jūs varat jau pārvaldīt šajā te pārlūkā, tas atvērs iespējas ļoti daudzas lietas darīt, tur, piemēram, uz tabletes, kas kaut kur ir tur piestiprināta kaut kādā cehā vai istabā vai vēl kaut kā, un tāda tam līdzīgas lietas darīt. Plus piegādātāji, jāsaka, ka piegādātāju rēķini, viņu apstiprinājumi un tam līdzīgas lietas jau ir pieejami, var lietot arī tagad, bet mums tā tad ir šī te gadu vecā versija, jā, ar to dizainu, un tagad ir tā jaunā smukā versija, tāpēc viņi piegādāja pašlaik tajā vecajā versijā, bet viņi lietojami ir. Mums ir klienti, kas lieto, piemēram, scenārijos, kur kaut kādu iemeslu dēļ viņš šos te piegādātāju rēķinus negrib vai nevar tur digitalizēt caur, Cost Pocket, Envoys vai Fitek vai citām šīm te platformām, bet viņi grib viņus ievadīt un palaist uz apstiprinājumu plūsmu, līdzīgi kā šajos rīkos, atsevišķos rīkos, tāpatās to var darīt šajā rīkā. Ja, tad jūs varat, piemēram, uztaisīt scenāriju, kur caur vienu no šiem rīkiem tas rēķins tiek digitalizēts, parādās portālā, un tālāk jau apstiprinājumi un tā visa plūsma jau notiek iekš standard ERP vai standard books, kam ir sava pievienotā vērtība, jo, piemēram, ja tur, kaut kāds vadītājs, ja viņam ir reizēm jāapstiprina piegādātāja rēķina, reizēm darbinieku prombūtnes, reizēm klientu pasūtījumi, ja, tad skaidrs, ka viņam vieglāk to darīt vienā vietā. Nevis atcerēties, ka piegādātāja rēķina viņam tur ir jāapstiprina, šitais ir personāla portālā un tas ir vēl kaut kur. Ja. Tā kā tas ir iespējams. Tad nākamie soļi būs loģistika, noliktava, ja, un, kā jau es teicu, mobilās aplikācijas. Ar vārdu sakot, kā jūs redzat, tad mērķis ir būtībā apmēram pusotra gada laikā piegādāt to funkcionalitāti, ko lieto būtībā 80% klientu tīmekļa pārlūkā.
Kaut kā tā. Ja kādam ir jautājumi, es galīgi nepretojos, ja jūs jautājat uzreiz un pārtraucat mani. Man tāpat patīk. Un tagad demo, lai jūs nedomājat, ka es te tikai runāju. Sākšu es ar šo te, ar kuru daļu sāku? Kurš grib, lai es sāku ar realizācijas daļu? Vienalga visiem ir. Ok, viens ir, ja? Kurš grib, lai es sāku ar personāla daļu? Paldies, atvainojos. Vienīgie, un kuri interesē realizācija. Tātad personāla daļā, ja? Tātad, skaidrs, ka vidējie vadītāji, ja, piemēram, mums ir tur klients, kuram ir, nezinu, tur apmēram 30 departamenti, kur katrā ir savs vadītājs, viņiem ir tur vadītāji vēl pa grupām, vēl vadītāji galā. Katram ir savi darbinieki, ja, ar saviem līgumiem, līguma izmaiņām, algām, visu pārējo, ja. Tātad limitētā apjomā, protams, netik bagātīga informācija, kāda viņi ir Books vai Standard ERP klientā, bet tas, kas menedžeriem vajadzīgs, to visu šeit var uzzināt. Jā. Ok, tātad ejam apakaļ, ja, tad darbinieki, līgumi izmaiņas, ja, un tam līdzīgas lietas, restīvi, kā es varu, kā tur viena veikala vadītājs redzēt pa saviem darbiniekiem, ja, informāciju. Man nav jāprasa vairāk nevienam, es varu pats to redzēt, un man būs pieeja tiem departamentiem, kur es esmu kā vadītājs. Protams, ka darbiniekiem pašiem par sevi arī pieeja informācijai. Tālāk, pirmā, tāda svarīgā daļa ir prombūtnes plānošana. Proti, es varu apskatīties savu departamentu pēc noklusējuma, ja, vai, attiecīgi, ja man ir tiesības, es varu apskatīties visus cilvēkus un redzēt, kad kurš ir atvaļinājumā. Te krāsas ļoti slikti rādās, ja. Pēc krāsām jūs varat saprast, tas ir apstiprināta prombūtne, neapstiprināta vēl, un tam līdzīgi. Un tajā brīdī, kad es gribu pieprasīt atvaļinājumu, ja, tad es varu aiziet un paskatīties. Šitajā nedēļā man nav jēgas prasīt atvaļinājumu, ja, jo Zigmunds un Valdis ir jau kaut kur prom, ja, tad es domāšu tur jau uz nākamo mēnesi skatīties, ja, kur viss ir brīvs. Tāda doma ir, ka darbinieki paši var izlemt no sākuma, lai nav tā kā liekas tās apstiprinājuma process, bet jebkurā gadījumā beigās tā tad var nodefinēt apstiprinājuma noteikumus, kur mums ir zināms, kurš ko apstiprina. Var, protams, pievienot pielikumus, piemēram, tur, nezinu, pats esmu izmantojis zemesardzei, tur man vajag tur to papildus atvaļinājumu, ja, te es pielieku izziņu no zemesardzes, un nevienam nav vairs nekādi jautājumi, man viņu apstiprina to prombūtni un viss gatavs, ja. Es varu redzēt, kuram šis te ir jāapstiprina, vai tas jau ir apstiprināts vai nē, un tādā veidā iebakstīt, ja? Piemēram, ja vajag, ja mēs gaidām uz kaut ko. Es varu no šī uzreiz izdrukāt arī, veidot rīkojumu, ja es gribu, ja, par prombūtni, piemēram, tam piesaistīt Word dokumentu formas un visu pārējo. Jā, es varu attiecīgi no šejienes uzreiz arī apstiprināt vai noraidīt, piemēram. Un tagad es redzu, ka es esmu apstiprinājis, un tagad man tikai uz Zigmundu jāgaida. Ja? Savukārt Zigmunds savā uzdevuma pārvaldniekā redzēs apmēram šādu te aktivitāti, kur viņš varēs atkal no šejienes atbilstoši aiziet vai no apstiprināt un aiziet apskatīties to saistīto ierakstu, un kas ir ļoti svarīgi, ka var arī par to sarunāties. Ja? Piemēram, šajā gadījumā šis ir apstiprinājuma noteikums maiņu plānam, nevis prombūtnē, un es varu uzreiz aiziet apskatīties un skatīties, jā, ok, šitais ir ok vai nav ok, ja? Ja nav ok, es varu attiecīgi uzdot jautājumus, un mēs varam sarunāties, un tādā veidā visas šīs sarunas, kas par un ap šiem notikumiem normāli uzņēmumā notiek, ja? Vai tur Jāna laist atvaļinājumā vai nē, vai labāk Pēteri, ja? vai tur, nezinu, vai kāds mums varētu būt jautājums, vai Sārmai nav pa daudz prombūtnes šeit ielikts, ja, ka viņi nav darbā, ja, ko tad viņi vispārībā te dara, un visādi tam līdzīgi jautājumi, ja. Mēs viņus varam šeit uzreiz arī risināt.
Un par to visu paliek tā saucamais audit trails. Ja? Mums nevajag nevienu atsevišķu vietu, tas nepazūd e-pastos, tas nepazūd, WhatsAppos, Exceļos un visādās citādās vietās. Tas viss ir šeit, vienā vietā. Un tās lietas, kur ir, restīvi, pareizi pamainot dokumentāciju, ja, tas ir pietiekams likumīgs pamats, lai visas šīs lietas pilnībā digitalizētu un iztiktu bez ļoti, ļoti daudz papīriem, ja ne visiem. Un tās lietas, kas saistīts ar darba līgumu vai manis pēc jebkuru rīkojumu, jūs varat arī ar DocuBit parakstu parakstīt un tādā veidā pavisam nodrošināties, ka viss ir tur cieši, kā teica Ainārs Lesers. Lūk, un tad jūs varat par plānošanām runājot, tad jūs varat sadefinēt dažādas maiņas, kādas jums uzņēmumā ir, plānot viņas, kad kurš cilvēks strādā, redzēt, kāds jums ir nosegums pa maiņām, vai pietiekam daudz stundas nosaktas. Jūs varat arī iet detalizētā veidā iekšā, ja, tad ja ir kaut kādi, sevišķi mazumtirdzniecībā, ka tur ir svarīgi tur pārtraukumam būt pa vidu, ja, un tam līdzīgi, tad var tos pārtraukums ieplānot, viņus pat var ievadīt attiecīgi pēc fakta, ja tas nepieciešams. Piemēram, kāds aizskrēja mājās, viņam vēders sasāpējās, ja, tad var izlabot attiecīgi tajā plānā. Un tas viss process ir tāds, ka mēs saplānojam to maiņu plānu, tad mēs viņu visajām iesaistītajām personām varam uztaisīt plūsmu, ka viņš aiziet uz iepazīšanos, lai jūs zinat, ka Anniņa zina, ka viņai jābūt darbā tad un tad, ja? Un viņai nav pretenziju, ja? Viņa apstiprina, ka viņa zina. Un pēc tam no tā veidojas tad maiņu grafiks. To tad labo vēl, ja? Tad jūs redzat atšķirības starp to, kas bija plānots un kāds tas grafiks ir. Un beigās pašās mēneša, tad jūs varat veidot laika tabulu, un tad jau uz šīs laika tabulas, tad šeit mēs varam redzēt, ja, kuram vajadzēja iepazīties, un pašlaik neviens nav vēl iepazinies ar to. Un beigās izveidosies laika tabulas, kuras bāzes tad varēs veidot algas. Vai arī otrs variants ir, jūs laika tabulu varat veidot no kaut kādas trešās sistēmas un salīdzināt šo te maiņu grafiku ar faktu, piemēram, kas beigās sanāca. Dažādi scenāriji ar atsakot. Kas vēl ir svarīgi, ka šeit atbalstās ļoti dažādi šie scenāriji, slīdošie grafiki, tādi grafiki, vēl kaut kādi grafiki, detaļās nezinu. Ir šeit kolēģi, kas var atbildēt noteikti, ja jums ir šādi jautājumi, bet tad var kopēt grafikus, un viņš, piemēram, ja būs slīdošais, viņš viņu pārdefinēs tā, kā ir slīdošajā nodefinēts, un visādas tādas jaukas lietas. Man viens potenciālais klients teica, ka Horizonam šito mākslīgais intelekts darot. Un tad es teicu, ka mums arī mākslīgais intelekts to dara. Nav tā, kad viņš nokopē un tad viņš izdomā. Tas arī tehniski ir mākslīgais intelekts. Es nedomāju, ka citiem ir kaut kas smalkāks. Tā kā mākslīgais intelekts šo ģenerē. Ja? Tā būtu jāsaka vienkārši. Lūk, tad par uzdevumiem tad man liekas, ka es visu izstāstīju. Ja? Tad jūs redzat saraksti, jūs varat piesaistīt citus cilvēkus, ja vajag viņu viedokli. Jūs varat, protams, darboties ar pielikumiem, un šīs te visas, protams, ir aktivitātes sistēmā. Ja? Tad nekas netiek glabāts kaut kur citur, tā ir tā pati sistēma, tikai cits izskats, cita lietojamība, kas nozīmē, ka jūs pēc tam to varat analizēt atskaitēs, FlexBI, visu kaut ko ar to varat darīt. Ja? Darbināt citas tālākas darba plūsmas, piemēram, no aktivitāšu rezultātiem un tam līdzīgi un tā joprojām. Atgriežoties pie cilvēku resursiem. Prombūtnes, ja? Tad no apstiprinātām prombūtņu plāniem veidojas prombūtnes. Viņas šeit ielasās arī no EDS, tur par slimību lapām un tam līdzīgi. Jūs varat arī apskatīties aprēķinus, cik jāizmaksā tur atvaļinājuma naudas, cik vēl palikušas neizmantotas dienas. Ja? Es arī izveidojot jaunu prombūtni, varu redzēt, ka, ja es izvēlos tātad atvaļinājumu, piemēram, es arī redzu, ja, ka cik man ir atvaļinājuma dienas uz šo brīdi, cik es tagad izvēlējos, ja, un attiecīgi es varu redzēt, vai es to varu, kā teikt, atļauties vai nē, un tam līdzīgi.
Tātad par dokumentiem, te var sadefinēt jebkurus personāla dokumentus, un arī ne tikai personāla saistītos dokumentus, tad ar standarta tekstiem no sistēmas, ja, te ir visi, kas ir likumdošanā paredzēti, bet var definēt arī savējos, un pie tiem piesaistīt dokumentu formas, tā, lai jūs varat uzreiz ģenerēt kaut kāds rīkojuma dokuments, ja jūs tā vēlaties, un drukāt viņus ārā, piemēram, vai sūtīt uz parakstīšanu, piemēram, ar e-parakstu, ja, un tam līdzīgi. Un, kas nav mazsvarīgi, tad šos dokumentus var veidot nevis tikai uz vienu cilvēku vai vairākiem cilvēkiem, bet uz veselu departamentu vai vienam amatam, ja. Jūs gribat, lai jums tur kaut kādi inženieri sāk strādāt stundu agrāk, tad jūs varat no šeit uztaisīt rīkojumu, ja, ka jāstrādā stundu agrāk, viņi saņems uzdevumu, apstiprinās, ka iepazinās, ja vajag parakstīs, ja, un tas viss būs pilnīgi digitāli izdarīts. Par maiņu grafikiem es it kā izstāstīju, laika uzskaites tabeles, tur nekā tāda baigi jauna nav, tad laika uzskaites tabele ar stundu likmju tipiem. Jūs šeit vienmēr varat redzēt par darbinieku informāciju. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ar šo darbojās, saprot, par ko ir runa. Un augu lapiņas, ja, tad es kā darbinieks varu aiziet un redzēt savu augu lapiņu un izdrukāt viņu. Viņi nav jāsūta pa e-pastu un jāuztraucās par kādiem drošības jautājumiem, kas mums ir klientiem bijuši un tam līdzīgi. Jā. Vai ir kaut kādi jautājumi par šo sadaļu? Man 3 minūtes ir. Jesus Marija. Labi. Tad 3 minūtēs. Tātad, kā jūs redzat, šis ir tas jaunais dizains, ja? Es atradīšu kaut kādu klientu, ja? Jūs redzat, ka šeit ir visa tā informācija, kas normāli klienta kartiņā ir un ir svarīga, ieskaitot pievienotos failus, tur dokumentus, bildes, vienalga, kas jums tur ir. Jūs redzat arī šīta klienta rēķinus, klienta pasūtījumus, tālāk nāks uzdevumi, piedāvājumi, viss tāpat kā klienta status atskaitē būs iespējams šeit arī redzēt. Un arī rēķini, klienta pasūtījumi ir līdzīgā stilā, tad apskatāmi jebkuri iepriekšējie var izveidot, protams, ka jaunus ar visiem jūsu precēm. Tad, kā jau es teicu, tā visa informācija ir visa tieši tāpat informācija. Sistēma uzreiz zina, ka tas ir, tur, piemēram, e-rēķina saņēmējs. Viņa atbilstoši tajā brīdī, ka mēs tur iegrāmatosim, aizsūtīs e-rēķinu, vai, ja jūs gribat, jūs no šejienes varat aizsūtīt arī pa e-pastu. Jūs varat arī veidot paraksta aktivitāti, proti, ja jūs gribat, lai šo klientu pasūtījumu vai rēķinu, piemēram, jāparaksta ar e-parakstu pirms sūtīšanas, piemēram, tad arī to var caur šejienu visu izdarīt. Var redzēt pieliktos failus. Visu var redzēt, ar vārdu sakot. Tātad, pilnvērtīgs klients lietošanai. Ja, tad es varu šeit ņemt un uztaisīt jaunu klientu pasūtījumu, salikt artikulus un trombons. Kāpēc man trombons nemeklējas? Kristāt! Labi, tad, kad jārāda, tad, protams, ka nestrādā. Vēl no rīta strādāja. Vai tagad ir jautājumi? Jā, lūdzu. Ir iespēja nosūtīt klientam e-pastu, Jā. Informāciju, ko es rakstu klientam, saglabājas? Jā, protams, ja mēs aiziesim tad aiziesim uz Books, tad viņš tur būs, pie tā klienta pasūtījuma būs e-pasts. Jā, tas ir tieši tas pats, kas jūs no klienta pasūtījuma nospiestu sūtīt e-pastu. Tieši tas pats notiek. Vairāk e-pastu saņēmēji. Kristap? Vairāk e-pastu saņēmēji? Ja būs nodefinēti. Tad tā būs, jā. Viņš dara tieši to pašu, kas ir, ja jūs no rēķina vai no klienta pasūtījuma spiežat sūtīt e-pastu, viņš dara to pašu. Tas ļoti apzināti visas šīs lietas, mēs ļoti apzināti visi esam veidojuši tā, lai, piemēram, jūsu kaut kāda arī pielāgotā loģika, piemēram, iespēja robežās strādātu. Jo mēs īstenībā, jebkurš izsaukums ir izsaukums uz Books vai Standard ERP serveru un notiek tieši tas pats. Uzņēmumu datubāze. Jā. Līdz ar to arī dažādas
Atkal, tā pati atbilde, viss tieši tas pats notiek. Te nekas jauns tādā ziņā nav, viņš ir vienkārši klients. Ja? Un starp uzņēmumiem, protams, ka es šeit varu pārslēgties. Vēl kādi jautājumi? Nu, nav. Rekā, es pabeidzu 3 minūtēs, neticami. 4, labi. Jā, un ja jums ir kaut kādi jautājumi par šo visu, gribat aktivizēt, pamēģināt un tā tālāk, aktivizācija ir ļoti vienkārša, bet sazinieties ar Excellentu atbalstu, un viņi jums pateiks, kurā vietā jāiet un kuru pogu jānospiež. Pa lielam jānospiež iestatījumos vienu pogu, tāpat kā e-rēķiniem vai citiem e-pakalpojumiem. Jums atnāk e-pasts, kaut ko tur izdariet, tā e-pastā, nezinu ko, bet kaut ko ātri, un portāls strādās. Un tiesības pārvaldās arī no Books, un ir tieši tādas, būtībā tādas pašas, kā arī iekš Books vai Standard ERP. Jā, tad paldies!